un tā konference, kuru es rīkoju, viņa saucās Dzīve veselumā. Jā, un šī būs otrā reize, jau pagājušajā gadā man bija oktobrī pirmā daļa. Un salikts, tas viss sakārtots tikai 2 dienās. Pirmā diena ir no ķermeniskā uz garīgo, un otrā no garīgā uz ķermenisko. Un kāpēc es to ķermenisko lieku klāt, un kāpēc neeju prom gluži no tās veselības un no tās fiziskās, ir, ka es redzu, ka tajā garīgajā burbulī, varētu teikt, pietrūkst sazemētības bišķiņi bieži vien, un kaut kādā ziņā tas, ko tu dari ar dejošanu, ar kustību, ar visu šo, piešķir tai netvaramai, netaustāmai dimensijai tādu iemiesotību. Un tas man likās. Un otra lieta ir, tad, kad es lieku programmu, man ir kaut kāds savs koncepts, kāds tas redzējums, kādu es to gribu. Un tad es nevis, kā dažreiz var redzēt, tipu tas ir interesants, to saucam, šitas tur tāds, to saucam. Es no otras puses skatos, kas man pa blokiem iedarās, un tad es skatos, kas mums par to spēja runāt. Lai nav baigais rosals un lai ir kaut kāda zinām tajā visā tāda saistība. Un tas, kā es iedomājos, kāpēc es atradu tevi, uzrunāju, ir man otrajā dienā ir tāda sadaļa, ko es saukšu par viļņiem, frekvencēm, vibrācijām, kurā iekšā var būt mūzika un kustība un tam līdzīgi. Un man kaut kā likās, ka tā ķermeniskais, tā kustība, deja ir tajā ļoti iederīga. Tas ir tas, kā es nonācu līdz tevīm. Apmēram tā. Tas dalījums fiziskais, garīgais ir diezgan nosacīts tā, lai mēs labāk varam kaut ko, aptvert. Tas jau viss tā, mēs zinām par enerģētiskiem termiņiem, fiziskiem, dažādās plāksnēs, mentālie, emocionālie, veseliskie, visādi, jā. Var strādāt ar vienu, otru, trešo, var skatīties uz cilvēku ļoti dažādās, acīm. Respektīvi, kur novilkt līniju, kur beidzās tas, kur sāks tas? Kur beidzas vesels cilvēks, kur sākas slims un otrādi. Un kas tad ir vispār veselums un veselība? Piemēram, latvieši saka sveiks un vesels. Tas nozīmē, kas ietver to labu gara stāvokli, fizisku veselību, attieksmi pret darbu, pret cilvēkiem, pasaulī, pret dzīvnieciņu, ja tur nespēr sunīta kājām un tā. Tas viss ir tas sveiks un vesels, jā. Jā, ķīnieši atkal, tas ir labs iekšējais klimats, jā, iekšēji līdzsvars, harmonija, kā viņi izprot veselību un spēja izmantot savu potenciālu un jebkurā ikdienišķā dzīves brīdī sajust to lielo veselumu un pieņemt maksimāli adekvātos lēmumus, kas veicina savu to veselību, to labumu un kopējo to cilvēku, ja pasaules labumu. Tas ietver to kaut kādu intuīciju, viedumu arī, jā, vai es praktizēju arī daudz gadus cigunu, cigunu, kur arī tās dažādi tie, attīstības līmeņi, varētu teikt, vai sākot no atslābināšanās, no tādas pauzes sajūtas uz to viedumu, uz to. Tā kā var ļoti dažādi skatīties uz to veselumu, un mēs nevaram aiziet pie augstiem tādām garīgām sfērām, noniecinot fizisko ķermeni. Jā, tu zini to pašu psihosomātiku, ja, kur tagad terapeiti arvien vairāk, visa veida terapeiti saprot, kad nevar. Protams, ir psihoanalīzes un vēl, kur tikai analizē kaut kādas. Tāpēc arī tur gadiem iet pie nekas nenotiek. Jā, bet ķermenis ir gudrs, mūsu fiziskais ķermenis, un viņš uztver
visu, kas tavās dzīves laikā ir noticis, nu, un iespējams arī, kas ir iepriekšējās dzīvēs, jā, vai tavu senču dzimtas kokā ir noticis, un tu viņu, nu, tevī viņš ir, un tā pieredze. Un strādājot ar ķermeni, iekustinot, nu, citi tādā ar pieskārienu, ar elpu, jā, terapeiti, jā, nu, kā es sāku, nu, protams, tas, nu, radošais cilvēks manī, pēc pirmās profesijas bija muziķis, jā, aizveda mani pie tango, jā, kas man Argentīnas tango deva to, nu, to tādu radošo brīvību man kā vadītājam, mūzika skaista, vadīt otru cilvēku, tas bija daudz. Es sapratu, ka izmantojot tango, es varu runāt arī vai par attiecībām, starp uzticēšanos sev otram, par klausīšanos, apzinātību. Nu, tas ir viens instruments, varētu teikt. Jā, tas tāds kā braucam līdzeklis, ar kuru pārvietoties. Tikai soļu mācīšanās, bet tas ir vairāk. Protams, jā. Tad vēl pēc gadiem es iepazinu kontaktu improvizāciju, arī kā dejas formu, kur jau tas kontakts var būt ļoti dažāds. Tie kontaktpunkti var būt viss ķermenis gandrīz, vai, jā, un no grīdas līdz paliecienam, jā, kas deva apjautu par vēl lielāku to brīvību, kur nav kaut kādas striktas lomas, viens vadas vīrietis, parasti sieviete. Saku, nē, ka tur var būt 2 ķermeņi vai pat 3 vai 4, kuri komunicē. Wow! Tad es sapratu, šitas arī ir instruments, kā dabūt to iekšējo fizisko ķermenisko brīvību vēl. Tad, protams, tas cigun, kas man pašam sakārtoja to imunitāti, spējas gan fiziskām kustībām. Tur gandrīz vai tāda mērķtiecīgāka darbība kaut kur to, respektīvi, visur jau var atrast droši vien kaut kādu tādu konkrētības tādu virzienu, bet ciguns, kāpēc palīdzēja konkrēti ar veselību, droši vien tāpēc, ka viņam ir zināma tāda, kaut kāda tāda savi iekšēji, nezinu, tādi parametri, pēc kā tu vari tā mērķēt uz kaut kādām konkrētām lietām. Pie kā mēs nerunājam par kaut kādiem konkrētiem orgāniem vai tur nezinu kaut ko tādu, bet, nu, tomēr tas nodoms ir tāds bišķi asāks tajā visā. Nu, Džuņu cigunu, viena no sanākām cigunu tā kā skolām, kur ir daļa budisma, daļa daoisma, nu, zināšanu sistēmas apakšā. Tur ir milzīga zināšanu bagāža, kā nonākt ar pie tā, kā palīdzēt, ieskaitot visādām galvas sāpēm un vēl kaut kādām lietām, ko katra vecmāmiņa tur Ķīnā var nodot saviem bērniem, mazbērniem, līdz pat tādām augstākām sfērām, kur tu vari saistīties ar garu pasauli un materializēt lietas, nu, vispār brīnumi klausoties, jā. Bet, ka tur, bet jebkurš var, nu, es to sāku, tāpēc, ka man bija veselības problēmas, imunitāte, un es uzzināju, ka ir tāds cigunu terapeits, kurš man redzēja tos orgānus un sapratu, iedeva diētu 3 mēnešiem, konkrētu diētu, pēc ķīniešu 5 elementu sistēmas. To ēst var, to nedrīkst, to dzert var, to ne, to lietot, nelietot, un organisms pārkārtojās šo 3 mēnešu laikā. Un tad sapratu, ka tas ir instruments priekš pašam, priekš veselības, priekš tās sirdsmiera un arī to intuīciju. Un es izmantoju to arī, es neesmu cigunu instruktors, neesmu slinkuma pēc vēl nokārtojis eksāmenu. Nu, to formālo eksāmenu, jā, bet es drīkstu izmantot. Jā. Nu, tas ir vēl viens instruments, jā, nu, protams, deju kustību terapija, geštāla terapijas elementi, es arī neesmu diplomēts šo terapiju izmantotājs, bet es apmeklēju dažādus seminārus. Nu, daudz kas ir, nu, kas iedarās tajā puzlē, jeb tajā instrumentu kastē, ko es varu dot. Nu, daudzas lietas mēs darām dzīvē, ka mums pašiem nodara.
kāpēc tur smējās reizēm, kāpēc studēju psihoterapiju, kāpēc pašam galvā kaut ko jāsakārto. Kaut kas rezonē tajā vai, visā. teiksim, es studēju sociālo pedagoģiju, kas mans otrs diploms ir, tāpēc, ka man sociālā ziņā vai kaut kādā arī kaut kas nav sakārtots, tas dod tālāk. Nu, bet tas dod to motivāciju. Un kāpēc? Kāpēc? Jā, tāpēc, ka tas palīdz pašam, un pēc tam, ok. Nu, primāri jau svarīgi sev, tā kā, vai ne? Jā. Un tad jau tu vari redzēt, jā. Ok, nu labi, es teiktu, nu, mēs varam, piemēram, parunāt par katru no šīm lietām. Nu, kas man pirmkārt jau fascinē visā tajā, nu, jau mēs runājam par šo ķermenisko un garīgo un to nenodalāmību starp vienu un otru. Nu, droši vien jau tad uzreiz jāatkāpjās apakaļ uz to, ka, lai, nu, to varētu piedēvēt René Dekartam, ja, šo te fragmentālu uztveri pasaulē, ja, jo domāju, es tātad es esmu, un tad mēs sākam salikt visu pa plauktiņiem, un skaidrs, kāpēc ir kaut kādā ziņā atraktīva šī ideja, jo, piemēram, tā pati zinātne, ja, nu, respektīvi, tev ir vienu lietu, ir vieglāk tā kā aptaustīt, apčamdīt, ja, bet problēma ir tajā, ka tu to vienu lietu paņemot, nodalot no vispārējā, tev nojūg tas visa kopējā saistība. Un otra lieta, kas man šķiet tā kā būtiski ir arī teiksim, tajos pašos austrumos, visās filozofijās, reliģijās, ka pat tad, ja varbūt kaut kādā ziņā mēs varētu teikt, ka viņi tiecās uz šo te apgaismību, tiecās uz tādu garīgu izaugsmu un pilnveidošanos, praktiski visām šīm te filozofijām līdzi nāk kaut kādas fiziskas prakses, tāpēc, ka viņi ir sapratuši, ka nevar nodalīt vienu no otra, un beigās, pat ja mērķis būtu garīga apgaismība, tas vienkārši nav sasniedzams, ja tu noliec malā savu fizisko ķermeni. Ja ķermenis ir nelaimīgs, tad, protams, arī kristietībā ir skolas, kur šausa to ķermeni, jā, un tur kādreiz Asīzes Francisku tur man patika, jā, bet, jā, kurš arī tur gāja dabā runājās, jā, bet nevar tā nodalīt, jā, var, dažādi, arī tā citas sistēmas, jogas sistēma, zināšana un tantras arī, jā, kas jā, arī visur, uzsver, tie nav fiziskie vingrinājumi, tikai tur pozas noteiktas, jā, asanas, jā, bet tas ir uzturzinātne un ajurvēda un vēl kaut, tas viss, vai kā iekārtot mājokli un praktiski, nevar mēs esam, jā, saprast to, kad tas mūsu veselums rodās nevar skatīties tikai vienu šķautni, jā, fizisko, teiksim, bet kāds ir tas teiciens, ja, ka visu saskaitāmo saskaitot, summa ir lielāka nekā katra atsevišķa lieta. Tieši tā sinerģija. Ja piemēram, es esmu kādu fizisku aktivitāti, kaut vai dejošana, jā, vienalga vai pa vienam, piemēram, es vadu arī daudzus gadus stihiju dejas, kas pamatojās uz to, ka visa pamatā ir enerģija dažādās frekvencēs, dažāda, jā, bet viņu nosacīt var izdalīt tur zemes, uguns, ūdens, gaisa un ēteriskā vēl. Protams, mūsos viss ir, mūsos ir zemes elements, kauli, viss, jā, mūsos ir gaiss, elpa, siltums, šis uguns, jā, un ūdens, visādi asins, visādi šķidrumi. Un tad tas ēteriskais ir tas radošais, kas vēl nav materializējies, ja, kas ir mūsu sapņi, vīzijas, domas,
nu, tā kā kvantu līmenis, ja, kur tu sasaistoties, vai atver, viņš var viņu pamazām materializēt savā dzīvē, ienest, ja, kā es materializēju šo dzīves telpu, ja, kā es teicu, ja, kad es sajūtu to vietu, kur mēs tagad sēžam, jau tajā ēteriskajā plānā, ja, un šajās stihi idejās ar konkrētu mūziku, kas arī ir frekvences, ja, dažādas, un iekustinot, arī dodot gan šo tēlu, kā justies vai nu dažādā tur mežā, jūras malā vai kalnos, vai dažādu dzīvnieku tēlos, arī, kas ir, nu, tā kā šamaniskās prakses, kur, ja tu esi lācis, tad tu jūti to lāča spēku, vai vilks, vai laps, vai zaķīts, ja, nu, un palīdzot ar kustībām, kas palīdz tur pieslēgties tai uguns stihijai vai tai zemē, sazemēties. Arī cilvēkam mainās, principā, tās attiecības ar tām dažādām stihijām, enerģijām, un pēc tam viņš jau apzinātāk var ikdienā gan ar elpošanu, gan ar uzturu, gan ar to, kur mēs atrodam vairāk to uguns enerģiju urbānā vidē vai to zemes pie dabas, mēs varam sevi, nu, līdzsvarot, kur vajag vairāk vienu vai otru vai trešo. Kā tas tehniski notiek? Tur cilvēki paši izvēlās, kas viņi būs, vai viņiem iedod kaut kādu to virzienu, vai kā tas notiek, teiksim, droši vien ir visādi varianti? Ir visādi varianti, atkarībā no sagatavotības. Jā, cilvēki, kuriem tikai, nu, iedod klikšķi, iedod muziku, un viņi visi zina, ko darīt, un ķermenis viņus ved, un jā, tur, kur nav sagatavotības, tur es iedodu vairāk priekšā šo. Tagad mēs uzliekam uguns elementu, kustības vairāk mētiecīgas, vīrišķīgas, kaislīgas, atklātas, drosmīgas. Uzliekam tagad uguns elementu, citu mūziku, plūstošas, gurnu vēdera kustības, sievišķīgā enerģija, mēs plūstam, upe, ūdens, nu, saslēdzamies ar to. Jā, un vienā brīdī, tur tu vienkārši klausies, pieslēdzies vairāk tam ritmam, vienai, citai stihijai, bet tur ir tā lieta, kad tas ir jāpraktizē, klausīties savu ķermeni, kur nevis es lieku kaut ko, bet kad ķermenis mani ved, un es to arī varu, tad arī aktivizēt to, kad klausamies, kur galva tevi vai kājas ved, bet to racionālo prātu noliedz drusku maliņā. Ja, ļauj, jo ķermenis ļoti gudrs, viņš pats sevi var dziedināt, ja tu viņam to ļauj. Ja, un, protams, tā ir pirmais nosacījums, galvenais netraucēt. Jā, jo netraucēt ar savām liekajām domām un kaut kādiem ieradumiem, kustību ieradumiem, ja tur lietas, ko gribi, disko. Jā, ne. Es to varu, es to varu vadīt un palīdzēt tiem cilvēkiem, sajust sevi vairāk. Jā. Un tad sajust sevi, piemēram, enerģētiskā līmenī. Nav enerģijas, jā, ir kāpēc nav? Par ko tu domā šobrīd? Vai tas ir vajadzīgs? Vai, vai jūti šobrīd kaut kādu trauksmi vai ko? Atkal tur aiziet enerģija. Un atkal, ar laiku cilvēks pats var saprast, man nav enerģijas, kur viņa aiziet? Vai kāpēc es nevaru viņu paņemt? Kāpēc es neesmu atvērts tiem resursiem, ko dod daba, peiksim, vai muzika, vai kas man ir nobloķējis? Interesanti. Es, piemēram, par to, kā tu minēji, ir tie 4 elementi, un tad vēl tas ēteriskais, kur mēs kaut ko visu laiku varam saņemt, un pieņemsim tā pati manifestācija, nezinu, par to, ka tu dzīvo vietā, kurā tu gribēji dzīvot, un tu to sev faktiski tā kā, radīji vai saņēmi kā tādu dāvanu, vai ne? Un kas ir, un bieži vien cilvēki, atkal kārtējās manifestācijas un viss, bet kur es, piemēram, bieži vien saku, ka ļoti viegli īstenībā ikvienam būtu
ja tu mazliet pārslēdzies, ko tas nozīmētu šī te pieslēgšanās, tam nezinu, kosmosam, visumam vienalga, ja? Ir kaut vai tikai un vienīgi padomā, no kurienes tev ir ideja, jebkura ideja. Jebkura ideja, kura tev ienāk prātā, tu savā ziņā neesi atbildīgs par viņu, vai ne? No kurienes viņa nāk? Vai ne? Viņa nāk no pilna vēdera, vai viņa nāk no kaut kādas filmas, ko tu esi skatījies? Nē, bet es tagad tieši runāju nevis par kaut kādu tādu bioloģisko impulsu, es tagad gribu tur ēst vai kaut ko tādu, bet, teiksim, ienāca prātā doma, nezinu, aizbraukt kaut vai ceļojumā uz turieni. No kurienes tu vai kaut kas darbā, kādam profesionālajā dzīvē pēkšņi ieklikšķēja, ja? No kurienes viņa nāk. Un īstenībā es domāju, ka šis ir viens no labiem tādiem resursiem, kur cilvēks var diezgan viegli pārslēgties uz to, ka viņš var noticēt, ka tas ir kaut kas maģiks tāds. Saprot, tā kā bišķiņ tāda wow lieta, kurai savā ziņā nav tāda tieši izskaidrojuma, ja to nepēta dziļāk. Jā, bet to tavu uzstādījumu par to, no kurienes nāk tā ideja, mēs sakam, iešāvās prātā. Kas tev iešāva to ideju prātā? Vai tas bija tas, ja mēs pieņemam, ka mēs esam dvēseles, kurām ir dots ķermenis, jā, tad, dvēsele jau zina, kāpēc viņa ir atnākusi tieši tajā ķermenī. Tas ir tev vai man. Un ar kaut kādu uzdevumu šī ķermeniskās dzīves laikā. Jā. Tie var būt arī vairāk uzdevumi. Jā, var dvēselē būt vairākas daļas, kas kopumā veido vienu, bet ir dažādas cilvēki var dzīves laikā 2, 3, 4 vairāk tā kā misijas, ja dvēseles uzdevumus saņemt un ok. Tā kā varētu teikt 4 dažādas personības. Vai 3 vai 5, jā, visur veiksmīgas, bet viņi jūt, ka viņiem ir ne tikai viens aicinājums vairāk. Bet bieži vien ir labi, ka mēs apzināmies, tad mēs atrodam nodarbošanos, kas mums dod prieku, varbūt arī labklājību, jā, un dara citiem prieku. Reizēm mēs vienkārši autopilotā, mums iešāvās prātā, vai tur ideja, mēs studēsim to vai darīsim to un strādājam. Nepajautājot, vai tas ir kaut kāds aicinājums dzīves vai vēl kaut ko, neuzstādot tādus lielos jautājumus. Patīk, daram, bet reizēm, jā, tas neapzinātais, tas dvēseles aicinājums, viņš jau zina, ar racionālo prātu vēl nezina, bet viņš tevi ved kaut kur. Jā, un ja no tās plāksnes tev iešaujās tā ideja, vajag braukt tur, satikt to skolotāju vai aizbraukt tur uz, nezinu, Indiju, sajust kaut kur, tad tas ir, tu vari, iešāvās prātā, tāpēc, ka tas ir saistīts ar to manu, mērķi, bet tas ir, Jā, mums jau vienkārši tā problēma ir bišķiņi, tā ir. Kur kāds tev iestāsta, ka tev vajag? Jā, tieši tā ir tā kondicionēšana un beigās, ja varbūt pat arī iešaujās tā aicinājuma ideja, piemēram, ja, prātā, kad varētu braukt vienalga tur uz Indiju vai satikt to cilvēku vai kaut ko darīt, ja, ka tā iekondicionēšana bieži vien ir jau līdzīgi kā mēs netraucē ķermenim dziedināt sevi, ja, tāpat arī mēs jau bieži vien sevi apturam. Tā kā, šis nevar būt, šis ir muļķīgi vai vēl kaut ko, ja. Un te... Jā, piedod, es pārtraucu. Jā, mēs apturam sevi, piemēram, aiziet no nemīlama darba, jā, vai neuzņemties kaut kādu amatu, kas racionālais prāts saka, tur būs vairāk naudas vai vēl kaut kas, bet tas sirds un ķermenis saka, nē, tur būs, nevajag, bet mēs neklausamies un pēc tam esam pārdaguši vai nelaimīgi, jā, un mūs pēc tam kaut kāda veselības problēma noved apakaļ darīt to, ko patīk, jā, ja tas nav pa vēlu jau, jā, bet tas ir prieks, kad es,
kā to dvēseles balsi saklausīt. Vajag laiku, klusumu atlicināt, saklausīt, jo, ja mēs fiksi gribam, mēs nedzirdam, jā, bet ja ir, tiksim, kaut kādas garas pastaigas dabā, tur gar jūru, mežā vai pasēdēt dārzā bez vienkārši caur atslābināšanos, caur atvēršanos tam, tam radošam kvantu ēteriskam līmenim, protams, tu vari filtrēt, kādas tev idejas iešaujās prātā. Caur to dvēseles filtru tu vari teikt, šitā ideja, viņa, no kurienes viņa nāk, kaut kā bišķi neuzticams. Ja? Tur neieš šī linkā iekšā, tur var būt koruptēts fails. Ja? Bet ja tu esi draugos ar to kosmosu, ja, tad tev būs tās labās idejas, bet ja tu būsi atslābināts un vienkārši visu līdz galam nebūsi salicis. Tagad es racionāli domāšu kaut ko, bet tu vienkārši nekā nedarīšana. Jā, nekā nedarīšana ir ļoti arī veselīga. Es tieši to gribēju teikt, kā es esmu bieži teicis, ka pa lielam nekas nav jādara, ir tikai jāļaujās. Ja? Un kā izrādās, cilvēkiem ir milzīga problēma ar to nekā nedarīšanu un ļaušanos. Ir īpaši ar ļaušanos. Ja? Un kāpēc man ļoti patīk un kādēļ man likās arī interesanti būtu ar tevi parunāt, ir, kāpēc man patīk šīs te iemiesošana, embodiment prakses, tāpēc, ka viņas ļauj pat skeptiskam cilvēkam savā ziņā, ja, sajust šo lietu. Un kā tas, es izstāstīšu vienu piemēru, kādu es vienreiz novēroju vienā lauku 50 gadu jubilejā. Tad ir lauka orķestris, tur skan dzīvā mūzika, omcacā, ja, visi sēž pie lielā galda, tur iedzer, ko tur. Un, protams, tur visādi cilvēki, vecāki, jaunāki. Un es skatos, ir tāds pārīts kundze, abiem diviem ap 70 gadiem pārīts, ja. Kundze tāda ļoti korpulenta, ļoti liela. Un savukārt tas viņas vīrs savukārt ļoti tievs, tāds sapīts jau, ja? Viens ļoti papildina, Jā, un tagad es skatos, viņi tā kā ceļās augšā, ies dejot, skan valsis, ja? Viņi abi ies dejot, viņi abi pieceļās. Sieviete dēļ liekā svara knapi steberē, vīrs knapi steberē, tāpēc, ka viņam tur ir tikai kauli un āda, ja? Es redzu, ka tur kādam no viņiem ir artrīts un tam līdzīgi. Viņi knapi aiziet līdz deju placim, sadodās savā valša pozā un sāk griezt to valsi. Un es skatos tā, viņi tikko knapi līdz turienei aizgāja, bet deju laikā viņi vienkārši tā it kā vispār viņiem nesāpētu, it kā viņiem būtu 30 gadi un vienkārši bliež vaļā. Jā. Un tas ir tas, kas man liekas fascinējoši. Un tas ir tas, kur cilvēki ne līdz galam apzinās, ko tas īstenībā nozīmē. Pakomentē šo. Ir dažādi... Es domāju, tu to esi redzējis vienkārši... Protams, ir tā pati tango terapija, ir metode, ko izmanto slimnīcās, piemēram, Buenos Airesā un arī Eiropā jau ik pa laikam kaut kur, kad cilvēks, kurš tur knapi staigā vai kaut kādas kustību funkcijas ir samazinājušās, vai tur rausta valodu, vai vēl kaut kas. Kad dzied, starp citu, tie, kas raust valodu, tie, kad dzied, viņi neraust valodu. Jā. Fenomenāli. Šo cilvēku smadzenes saņēmušas impulsu no tām slimajām daļām, ka kaut kas nefunkcionē. Viņi redz, tas smadzenes redz, viņam ir informācija, tas nefunkcionē, tas ir slims, tas nefunkcionē. Bet tad, kad liek dziedāt vai dejot un ķermenis ir aizņemts ar to dziedāšanu, ar to dejošanu, un it sevišķi vēl ir arī gadījumi, kad jaunībā ir dejots vai
kurš arī knapi pieiet, var kustināt pirkstus, viņš sāk spēlēt klavierus vai ko, beidz, un atkal tad nevar, bet tajā laikā, kad, tajā brīdī varētu teikt, tā kā savā ziņā kļūst par citu personību, tad cilvēks... Viņš atgriežas atpakaļ savā iekondicionēšanā. Viņš ir tajā, kur viņš var padejot, vai viņš var padziedāt, jā. Ja tas nav uz pagātni balstīts, ka viņš jau tās prasmes bija, bet viņš nekad nav dziedājis vai nekad nav dejojis, tad liekot viņam to darīt, prāts ir aizņemts ar to uzdevumu, dziedāt, vai kā tā skaņa veidojās, vai viņš ir pietiekami nodarbināts tas prāts, lai tagad tur labā kāja kreisā, un tad labā, un tad kreisā, un tā. Viņam nedod, un pamazām caur tiem uzdevumiem, ja tas ir terapeita vadībā, viņš var radīt tam slimajam cilvēkam savu to citādu sevis redzējumu, kad es varu padejot, es varu padziedāt. Viņš tā kā, vismaz uz to brīdi, viņš aizmirst to slimo vīziju par sevi. Tāpēc, ka caur to praksi viņu kaut kā, gandrīz vai pret savu gribu, tāpēc, ka tā ir tāda pieņemta lieta, viņu iemet prom no tā sava prāta pasaules, kura nosaka, kura ir pieradusi, kura ir zina, ka tur sāp, ka tur tam līdzīgi. Un tad tagad viņš tā kā bezmazai, viņam automātiski pārslēdzās uz to ļaušanos, un tajā ļaušanās ķermenis var pēkšņi teikt, ok, beidzot prāts atslēdzās, mēs varam sākt sevi manifestēt, mēs varam sākt sevi izpaust. Un tas ir tas, un ķermenis jau tad, piemēram, te mēs arī, par to mums tagad galīgi nav jārunā, ja, bet, piemēram, viena no absurdākajām idejām, kāda vispār ir autoimūnās saslimšanas. Un absurda ideja tas ir tādā izpratnē, nevis, ka nebūtu cilvēkiem problēma, bet ka problēma, kā viņa tiek raksturota, ka ķermenis sev dara pāri, ir vienkārši pats nonsens lielākais, kāds vispār var būt. Un tāpēc, ka ķermenis nekad, viņš ir tik vietas un viņš nekad nedara pāri, vai ne? Un tieši tāpēc šeit var notikt tās visas maģiskās lietas, teiksim, caur dejošanu, caur mūziku, skaņām, vibrācijām. Jā. Protams, ķermenim ir arī, tāpat kā domāšanai, slikti ieradumi, vai kā mēs emocionāli reaģējam uz kaut ko, mēs varbūt ar laiku tādi ieradumi, kas sev kaitē arī, tur vajag vienkārši atrast, nomainīt to. Viņi jau kaitē tikai tādā izpausmē, kā viņi tulīt tiešā veidā rada kaut kādas papildus pārdzīvojumus, ciešanas, bet šī te izpausme ir adaptīvs mehānisms. Tas ir, respektīvi, tas ir tas labākais, ko var izdarīt, tas ķermenis vienalga kādā izpausmē, un tas, kas viņam ir labākais, cilvēkam izskatās gana slikti, lai viņš viņu nosauktu par problēmu. Mēdz būt, kad, lai atbrīvotos no kaut kā lieka, kaut kāda bloka, piemēram, vai... Tas nāk ārā kā... Ir jāaiziet cauri tādai elītei reizēm, jā. Piemēram, sākot nodarboties ar cigunu, bija viens brīdis, kad es meditācijas laikā gandrīz tā kā noģību, kļuva slikti, vemšana, nokrita no krēsla bezmazai, un cigunu instruktori teica, super, tev atgāja vaļā šitā te čakra, jā. Cigunā to sauc par tā kā ģaņ-ķaņ, tie centri, kur tas bija iekapsulējies, un ceļoties enerģijai, atnāca vaļā, un tas pats var būt savādāk tie simptomi, kaut kādi karstumi, galvas sāpes, vēl kaut kas, līdz tas iznāk ārā, jo, ja tas ir gadiem iekapsulējies, Precīzi. Tad, tas ir terapeitisks process tajā brīdī ķermenim. Var to darīt tā nesāpīgāk, atkarībā no katra cilvēka situācijas, piemēram, holodinamika,
kas ir viena arī no sistēmu fenomenoloģijas metodēm, tāpat kā Hellinger, kas strādā ar ģimenēm vairāk sistēmiskie dažādi izkārtojumi. Arī viens no tādām ir holodinamika kā metode. Un tur arī mēs varam transformēt to problēmu vai to sāpi, nevis tā vienkārši viņu, arī atkarībā ļoti individuāli, jā, caur vizualizāciju, caur nonākšanu tādā gaismas telpā. Jā. Es tam absolūti ticu. Var veicināt, ka tev tā problēma, kura bija, piemēram, viņu varēja iztēloties kā kaut kādu cirvi, kas te guļ uz iesist sirdī, viņš pamazām, tas cirvis mainās un paliek maza skabardziņa. Jā, viņi fiziski tu izjūti kādu mazu skabardziņu, kura īsti netraucē tev dzīvot. Jā, bet es neesmu arī. Es iepazinu šo metodu, bet es ar viņu... Tas princips ir diezgan, es tam ticu, tāpēc, ka pats pieminēja, tās pašas 4 stihijas, jā, ņemsim tos uguns, gaisa, ūdens, zeme. Tas pats uguns, jā. Teiksim, iedomājies, visur deg, jā, un ārda, un iznīcina, un visu nodedzina. Bet tagad mēs paņemam visu šito karstumu, kas ir tajā lielajā placī, kas tagad deg, bet saliekam vienā čuguna tvertnē, un viņi beidzot izrādās silda. Respektīvi, ka visam jau... Sākam maizi, sildam dzīvokļus. Absolūti, jā, un par to ir tas stāsts, ka tās dabas, ka tas ir, es ticu, ka tam var piešķirt tas, ka vienkārši šobrīd tas resurss, ja, man patīk kā Silvija Ābele, viņa vienmēr teica, ka tavs ķermenis dara labāko ar maksimāli pieejamiem resursiem, kas tajā brīdī viņam ir. Un, diemžēl, viņam šajā brīdī pietrūkst mazliet tie resursi, un tāpēc tas izskatās tā. Un šeit, ja tajā kosmiskā plāksnē resursi ir bezgalīgi, ja tev vajag uguns tādus milzīgu enerģiju, tā kā vulkānam vai tā kā saulē, ja, tur viņi ir tā saulē, ja, tev vajag kalnus gāzt, ja, tev vajag iziet, novadīt lekciju 1000 cilvēkiem vai 5000 tur, ja, vai nodejot, ja tur Daugavas krastmalā dejojas, ja, tur nezinu cik 1000 uz skatuves, ja, vajag drosmi, vajag uguni, vajag un tad ja mēs tur ar partneri dejojām, mēs sasitam rokas, ja, to uguni, ja. Uzkurina bišķiņu, piemet oglīti. Jā, elpošanu kaut kādu, jā, un izcīt sevi, jā, dabūn to, tagad, viss panāc tik pretīm, jā, tur sieviete, kurai jāiznes no ugunsgrēka bērns, jā, viņa tu skrien un glābi un nes, un vai tur aizstāvās pret pārspēku, jā, tur kaut kāds mazs dzīvnietiņš tur pret kaut kādu aizstāv savu bērnu, viņam ir tā uguns, kur vajag tādu sievišķīgu intuīciju, kur nevajag iet ar pieri sienā, ja, kur vajag piestiest to ūdens stihiju, ja, apēšķēst vai pa apakšā izēj. Ja. Mūsos visas tās kvalitātes. Ja, un tas atgriežas pie tā paša jautājuma, kur tu sevi jāiepazīst, kur sevi ir... Un tas notiek caur treniņu, pēc būtības tas notiek tikai vienīgi caur treniņu. Ja. Tāpatās kā reakcija uz kaut kādiem triggeriem, tā kā, kairinātājiem. Kāds tev kaut ko pasaka konkrētu, tu jau zini, tev rēģēs tā, ka tu gribi, vai es strādāju 1 gadu probācijas dienestā ar krimināliem elementiem. Cilvēkiem, kuriem ir problēmas ar likumu. Viņam bija ļoti daudz šī nespēja rēģēt apzināti. Kā kaut kas nepatīk, krauj vai kaut ko... Viņam nav tā apzinātības pauzīte. Jā, tā pauzīte. Un ja tu zini savu kas tev tā kā triggerē, tā kā, ierosina uz kaut ko tādu, ko tu pēc tam var arī nožēlot, tikai apzinoties vien jau tu samazini negatīvās sekas. Tu vēro, pasties, kas ar mani tagad notiek. Pēc tam nākošais jau tu būs mazākā mērā, un pēc tam mazākā, un pēc tam jau homopātiskā līmenī tu atcerēsies. Pirms dažiem gadiem, šī brīdī es būtu bijis dusmīgs, vai man būtu dienas sagandēta. Tagad es pasmaidu, labi, bet paliek miers. Ja? Un
viss, un tu esi ticis vaļā no tā. Nu, tā kā sevi izzināt, jā, var visu mūžu. Nu, varbūt tad atgriežamies pie tām lietām, kuras tad ir tomēr vairāk vai mazāk saistīts ar deju, ar kustību, ar šo te, tad tu minēji improvizācijas kustības, tango, gan kā deja pati, gan kā terapija, stihija idejas, jā. Vēl kontaktu improvizācija. Jā, un tāpatās arī ciguns ir diezgan lielā mērā tāda kā dejveidīga, visa tā. Ļoti dažādi ir. Kas ir tas, kas... Stāvošās prakses un ir arī kustība meditācija, okay. Jā, nu, vēl viena metode, jeb zināšanu sistēma ir tantra. Jā, joga, protams, arī jogu es mazāk izmantoju, bet arī viss šīs čakru sistēma bet atsevišķus vingrinājumus, jā, bet tantra, kur ir arī šīs gan meditācijas pa vienam un arī daudz šī pāru apmaiņa, piemēram, elpošanas pārī, jā, mainu, vai miedarbība, jā, ka tu vari palīdzēt viens otram, gan celt enerģiju, gan transformēt enerģiju, gan bagātināt viens otru. Ja? Jā, tas arī viens, kas man, teiksim, pašam palīdzēja arī sajust to, kā tas ir ne tikai dejot pārī, bet teiksim, apzināti pieskarties, sajust, ka es esmu seksuāls ķermenis, nenobīties no šīs seksualitātes vai no tā, ka manī tur rodās pamostās kundalīni enerģija, dzīves enerģija, jā, un tur kaut kur kāpj uz augšu, un kas tagad notiek, jā, bet kad to apzināt un vadīt un izmantot arī, tā kā nenobīties un neaizbēgt, bet pieņemt to, kad es varu ar svešu cilvēku, protams, tango es arī varu svešu cilvēku dejot un izjust dažādas emocijas un arī šo, respektīvi, kaut kādā ziņā, ka šī te enerģija, tā pati kundalīni un tā, ka viņa kaut kādā ziņā ir, es lieku pēdiņās, neitrāla. Tādā... Par sevi viņi nav, viņi var... Tieši tā, respektīvi, ka tev nav uzreiz jāpiešķir kaut kāda emocionāla vērtība. Tieši tā, ka tagad tur, teiksim, sveši cilvēki izjūt šo seksuālo pievilcību viens otra. Un, tas automātiski nenozīmē, ka jākāp gultābiem, vai ne? Jā, vai tas pats tango dejojot, jā. Ja es esmu dejojis, daudz pieredzes, ja, tādas, ka, piemēram, vīrs stāv blakus, jā, un mēs ar viņa sievu dejojam totāli, un tur katrs var padomāt, viņi ir mīļotie, jo dejo, totāli tā, vienkārši kaislīgi. Tam vīram nav problēmas, mēs pabeidzam ar to viņa sievu dejot, paņemam to pārdzīvojumu sev, un tas vīrs aiziet ar sievu dejot. Un viņš ir tikai ieguvis no tā, ka tā sieva pirms tam ar mani dejoja. Ja? Viņa ir pilnā tajā enerģijā, un viņa dod to enerģiju vīram. Ja? Un te ir tā miedarbība, ja? Kad, piemēram, ja cilvēki baidās, tiksim, partnerattiecībās, un ieslēdz savu partneri 4 sienās, kur aizliedz vīrs sievai iet dejot kaut kur ar citiem, jā, uzreiz jau baidoties, kad tur būs kaut kādas attiecības vai kaut kas, tad viņš neuzticās savai sievai savā ziņā. Un baidās arī, kaut kā... pats sev jau neuzticās. Savu vērtību viņam pašam nav, jā, viņš pats baidās, jā. Un kaut kā otrādi, jā, kad tāpēc jau nav, protams, attiecību formas ir dažādas, jā. Mūsdienās mēs runājam par visādām formām, ka tu varbūt 2, 3 cilvēkos iemīlējies un uzturēt attiecības, bet runājot par tādām... Bet te ir, protams, svarīgi arī, teiksim, arī par šo te, ka tas cilvēks, viņš arī saprot, piemēram, tas vīrs saka, labi, es tevi laidīšu tur dejot ar citiem, ja? Bet kaut kādā ziņā ir svarīgi, ka tas,
ka viņš to laidīs to sievieti, ka tā sieviete apzinās, ja? Jo ļoti cilvēki, ņemot vērā, ka mēs esam, vispār mūsdienās ļoti impulsīvi, ja? Ierauga bulciņu pēc bulciņu, ierauga to, uzreiz pēc to, un tāpēc jau nav brīnums, ka arī bieži vien ieraugi tur to otru ķermeni, ja? Un tur uzreiz ir, te ir tas stāsts, vai ne, par apzinātību un kā to visu, tas tam visam ir vienojošais elements. Tas ir stāsts par apzinātību, jā, un par komunikāciju, jā, runāt, jā, tajās pašās partnerattiecībās daudz problēmas rodas no nerunāšanas, jā, bet atklāta komunikācija, man gribas dejot. Tev negribas, varbūt tev labāk patīk bumbu spēlēt tur volejbolu, jā. Ok, eju uz saviem volejbola treniņiem. Es iešu dejot. Mēs darīsim to, kas mums patīk, jā. Kādreiz varbūt es aiziešu līdzi uz volejbola spēli, kad tu spēlē, un paaicināšu tevi uz deju vakaru, lai tu redzi, kā man iet, jā. Un mēs varam izrunāt, jā, tur man ir viens, es varu teikt, ka es eju dejot, jā, man tur ir vairāki partneri, kuriem man patīk dejot, jā, un tur tā, jā, bet mēs tur, sarunājām uz kaut kur kopā aiziet padejot, vai pat aizbraukt uz kaut kādu tango festivālu kaut kur kopā, bet, varbūt mierīgs, mēs esam tango draugi, bet nekas vairāk, jā, runāties, jā, bet... Tas ir skaidrs, jo piemēram, sanāktu tā, ka, nezinu, sievai patīk iet dejot, vīram patīk iet spēlēt volejbolu, jā, bet, vīrs neiet spēlēt volejbolu, jo, viņš to ar sievu nevar darīt kopā, sieva neiet dejot, jo vīrs arī negrib iet, tad viņi abi divi aiziet uz kaut ko pavisam, tādu neitrālu, un beigās visi ir nelaimīgi, jo ko man šobrīd, teiksim, draudzene saka, viņa ir, tas gluži nav tas pats, kas man tagad iet ar citām sievietēm dejot tango, ja? Tādā izpratnē, ko klasiski, stereotipiski saprastu. Bet viņa man ļoti bieži ir teikusi, ka man patīk tava enerģija, kāds tu esi, kad tu atnāc no sava hokeja treniņa. Jo tu tur noķer to gan tā vīrišķā enerģija, ko jūs iegūstat kopā vīri būdami, tā ir tā pati spēle, kurā tu, tur, nezinu, īsteno to savu to agresīvo daļu un izliecies, ja? Un tas ir tas, vai ne? Tieši tā, tas ir piemērs, ja, ka tu ienes to enerģiju ģimenē vai savās attiecībās, un viss ir ieguvēji. Bērns tur pa vidu arī, viņš jūt to, vai suns vai kaķis, viņš arī jūt, ka tu viņu nebļauj negatīvi noskaņots, vai ko. Jā, tieši tā, kā mēs par to runājam tādā sarunā, kur ir veselība kā tēma, tāpēc, ka tas ir saistīts, jā, kā mēs jūtamies, ka mēs darām to, kas patīk, varbūt pirms tā volejbola treniņa tu aizēji, vai hokeja treniņa tu aizēji, tu dari darbu, piemēram, kaut kādas sarunas ar cilvēkiem vai ko, kas atkal tevi uzlādē pozitīvi, jā. Tas viss ir tas sveiks un vesels. Jā. Ok, es jau sen, protams, vairs nenodalu, kur tur sākās tīrā veselība, kā cilvēki to saprot, un kur tur mēs runājam par plašākām lietām. Bet, teiksim, kas ir tas, ko tu esi pamanījis, jo prakšu pieejas, kaut vai tā pati joga, ciguns, un tad tur ir vēl tagad ir body art, ja, kas ir vēl jauns tā kā jau virziens. Ietilps tur gan fizioterapija, gan joga, gan, jā. Un tad ir, protams, vēl viena iet elpot, viena iet uz kristāliem, gongiem, ja, un tā tālāk. Ko tu esi pamanījis, kas ir kaut kādā ziņā vienojošais, kāpēc cilvēki nāk tieši uz šo te kustību deju un šo te virzienu? Kas ir tas, kas viņus aizķer? Vai tā ir vēlme dejot, vai tā ir vēlme kaut ko sakārtot sevī? Kas ir tas, ko tu esi novērojis? Katram ir drusku atšķirīgi tie iemesli. Viens tas ir izkāpt no tās ikdienas, drusku tajā citādā, varbūt realitātē, pasaulē, tā kā aizmirst tos kreņķus, varbūt, kas ir... Atstāj vaļā, lūdzu! Aizmirst tos, varbūt, kreņķus, tur darbs, atslodze no darba, no ikdienas, jā. Tā kā ieiet uz brīdi
kaut kādā tādā foršā vidē, pasaulē. Otrs, ja tas ir pārudeja, attiecības, ja pabūt ar to partneri, sievu vai vīru, kaut vai to dejas nodarbību kopā. Tad tur, kur ir tā, piemēram, pa vienam dejošana, stihiju dejas, piemēram, vai tādas apzinātas kustības, dvēseles kustības, dejas meditācija. Tur cilvēki jūt to iedarbību, kad arī savā ziņā tajā brīdī, kad tu tur dejo un kad es dodu uzdevumus, es viņiem ievirzu prātu uz to, kad nomierināties, aiziet aiz racionālā prāta, vienkārši vairāk uz ķermeni, uz kustību, uz mūziku, un arī savā ziņā viņš nodibina attiecības ar savu ķermeni labāk, viņam ir tā enerģija, viņš sajūt, vienkārši sajūtas labāk pēc tās kustību nodarbības, jā. Protams, kādam var būt arī, īpaši, kur tas ir pāru dejas, tango vai kontaktu improvisācijā, kur mēs ar dažādiem cilvēkiem dejojam, tas sociālais aspekts, iepazīties ar interesantiem cilvēkiem, pavadīt, socializēties. Jā. Cik bieži tu esi novērojis? Piemēram, teiksim, ja cilvēks saka, man ir kaut kāda bišķi veselības problēma, tev variants ir iet pie klasiskā ārsta, tad tu vari iet pie kaut kāda alternatīvā mediķa, tu nezini, pie homeopāta un tam līdzīgi. Tad cilvēki vēl pamanījuši, es esmu dzirdējis, lasījis, interesējies, ka tur, piemēram, ar šo veselības problēmu var, nezinu, tur, teiksim, kaut kādas specifiskas lietas darīt. Cik bieži tu esi pamanījis, ka kāds, tāpēc, ka viņam ir kaut kas ar veselību, viņš izvēlās tieši nākt dejot? Piemēram, vienamēs tagad tā kundzīte, kur ir liekais svars, un arī viņas vīrs, viņi abi divi apzinātos, viņi būtu pamanījuši, ka viņiem nesāpēja dejojot, un viņi izdomātu, klausies, zini ko, varbūt paskatāmies kaut kur bišķi smalkāk, dziļāk un varbūt tā terapeitiskāk uz deju, jo man likās, mēs varētu arī kaut kā palikt veselāki. Cik bieži tu esi pamanījis, ka ir tādi gadījumi arī? Jo ir sajūta, ka netiek kaut kā ne līdz galam novērtēta šī pieeja arī veselības sakārtošanā, tādā jau fizisko problēmu gadījumā. Es varu teikt, pie manis ir meklējuši cilvēki palīdzību, kuras izmantoja tango un šīs visas arī citas lietas nedaudz, metodes, jo ir bijuši izdegšana darbā, pēc tam pārslodzes un līdz ar to tā neapmierinātība, ko ienes ģimenē, un arī sevis nesajušana vai tāda neuzticēšanās sev, zema pašvērtība un līdz pat arī tādām, kad kā tīri ķermeņa arī liekais svars, kur īsti cilvēks nejūt savu centru, savu līdzsvaru, nevar noturēt, nevar kārtīgi pat paiet. Protams, tās gradācijas ir dažādas, tie iemesli. Tādi cilvēki ir meklējuši pie manis, kur es izmantoju, kur viņi zina, ka tās metodas, viņi zina, ko es izmantoju. Bet tu piekrīti, ka varētu būt vairāk? Bet ir citi cilvēki, kuri šobrīd man tango studio, zem nosaukuma tur iet ne tikai tango, bet arī dažādas citas meditatīvas prakses un terapeitiskas prakses. Bet vienlaiku es vadīju nodarbības mātelpā, kas ir dažādu mākslu terapiju centrs, kur bija arī mūzikas terapija un mākslas terapija. Tur nāca tie cilvēki, izmantot skaņu, mūziku vai zīmēšanu,
smilšu terapija, ļoti dažādas tās terapijas, kur viena daļa, teiksim, tādi gudri un godīgi psihoterapeiti, kuri pat strādā bez neizmantojot šo deju vai mūziku vai mākslu, ja viņi redz, ka pacientam ļoti noderētu kaut kas tāds. Klientam noderētu, viņi atsūta, ir bijuši gadījumā arī pie manis atsūta, klausies, tev derētu kaut kas kustība, vai tev derētu tango. Jā, protams, kustība, deja var būt dziedinoša pat par sevi, nezinot, nepiesaistot to, ka tagad es eju uz terapiju, pas par sevi. Bet, ja nāk klāt, tas apzinātības moments, ka tev kāds terapeits vai cilvēks, kas zina tās, iemeslus un pazīst, kā var palīdzēt saprast, un tam cilvēkam, kas nāk uz to dejošanu, kāpēc man nav uzticēšanās apskaut otru, vai kāpēc es nevaru tur taisni noiet, vai kāpēc man uztrauc, ka mūs kāds skatās, vai ko darīt ar šo emociju, kad es pieskaros, vai nevar, kad palīdz drusku izskaidrot to, kā tas ir, un kur varbūt citreiz sameklē iemeslu, kāpēc tas ir tā nonāca, un kā tikt vaļā, drusku, ir tāda kā atbalsta persona klāt, tad ir vieglāk, ne tikai izdejot un paliek labi, bet kad ir kāds, kas drusku no profesionāla skata paskaidro un varbūt to kaut kā mētiecīgi virza to procesu. Es droši vien, kad pat teiktu, ka tas, kas iespējams visvairāk ļauj cilvēkam kļūt veselumā un īstenībā faktiski jebko sasniegt, ir nodoms. Un caur nodomu mēs to pat zinām arī no neirozinātnes viedokļa, ka burtiski smadzenes viņas prognozē. Respektīvi, no neirozinātnes viedokļa ir tā, ka smadzenes prognozē, nevis reaģē. Respektīvi, tas, ko mēs darīsim, kā mēs reaģēsim, izskatās pēc reakcijas, bet īstenībā ir smadzenes mēģina paredzēt, kas varētu notikt uz priekšu, un balstoties uz pagātnes notikumiem. Un ja tur nesakrīt tas, tad viņi visu laiku updatojās. Un savukārt, kāpēc mums nav atšķirības starp to, kas notiek realitātē un to, ko mēs iedomājamies, ir tieši šis elements, ka mēs varam uzlikt to jauno modeli, caur kurām nākotnē no pagātnes, no nākotnes. Tieši tā. Un smadzenes domā, ka viņas tagad paredzēs kaut ko, it kā kas būtu bijis, bet tas ir tas tavs nodoms. Un tas, kas neļauj, vai pareizāk sakot, kāpēc terapeits, skolotājs, atbalstītājs, vai vienalga kā to sauc, ko viņš var palīdzēt, ir cilvēkam šajā nodomā. Tāpēc, ka tad, kad cilvēks iet uz, piemēram, vienkārši mēs ejam piekdienas vakarā padejot, tur nodoms, neviens nenodomā, es eju tagad sevi ārstēt, piemēram, vai dziedināties. Savukārt, tad, kad viņš zina, ka viņš iet tagad pie terapeita, un caur sarunu ar viņu un tam līdzīgi, šis terapeits viņam ieliek šo, jo, piemēram, par saules gaismu, par to, ka jāskatās ir debesīs gaismā un tam līdzīgi, cilvēki to dara. Bet, ja cilvēks to dara, sakot, tagad, kad es skatos, es burtiski smeļos enerģiju no visumu, un šis ir nodoms. Atšķirības starp vienu un otru tāda, ka efekti ir abos gadījumos, tikai vienā viņš ir daudz spēcīgāks. Lūk, un tāpēc šīs terapijas strādā daudz izteiktāk tad, kad ir kāda pavadījumā. Kā tev liekas? Tieši tā, kā tu saki, to piemēru es varu skatīties. Saulē ņemt to uguns enerģiju, es varu pieskarties grīdai ar plaukstām vai ar kājām un sajust to zemes, to sakņu, to resursu, kas man nāk no pagātnes varbūt, to stabilitāti, nevis vienkārši staigāt. Vai vizualizēt to, teiksim, ūdens stihiju, šo kad es esmu kā upe, kas var apiet šķēršļus, vai izgrausties tai klintī pa apakšu vai kaut kā aptiet, ka man nav obligāti viņa jāsagrauj, vai tā problēma, vai
ja es iedomājos, es varu vienkārši, uziet kalna galā un ir skaisti, jā, bet ja es iedomājos, es esmu ērglis, kurš lido, un es sasaistos ar to gaisa enerģiju, kas viņi var izmantot un var pasīties uz tām problēmām no augšas, vai varu saredzēt kaut kādu savus, projektus, plānus, tādās kopsakarībās, kā tas viss jau ir cits ieguvums. Jā, un tieši tā. To nodomu sasaistot ar tēlu. Jā, piemēram, ķīniešiem arī ir viens tāda imidžu terapija, jeb tēlu terapija, kur prasmīga terapeita vadībā tam slimajam orgānam, piemēram, var darīt to apziņu, ka viņš ir vesels. Līdz ar to smadzenes saņem, un pamazām šūnu līmenī sakārtojās, kad viņš kļūst vesels. Protams, tas ir dziļa tēma, es neesmu tiesīgs par to runāt, bet jā, tā ir tāda, jā, kad jeb tādā kad tas cilvēks, kuram ir tā zemā tā pašvērtība, vienalga kā cilvēkam, vai kā dejotājam, vai kā partnerim, vai ko, kad, iedod to nākotnes viņa ideālo, vai ideāls varbūt ne tā, bet, to potenciālu parādīt, to, kad, jā, pamazām.